Kopš 20. gadsimta vidus Latvijā ēku apsildīšanai daudz vietas sāka izmantot naftas pārstrādes atlikumu mazutu, augstvērtīgu un pieejamu energoresursu. PSRS laikā mazuta kvalitātes rādītāji reizēm visai ievērojami atšķīrās no standarta prasībām. Mazuta izmantošanas apjomi tobrīd bija iespaidīgi. Galvenās tautsaimniecības nozares mazuta izmantošanā Latvijā līdz pat šī gadsimta sākumam bija rūpniecība, ēku apsaimniekošana un jūras transports. Taču tā pārdomāta, ilgtspējīga uzglabāšana un izmantošana nav bijusi prioritāte. Vēl nesen Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātavas dīķis bija degradēta, nepievilcīga un pat bīstama vieta. Dzenoties pakaļ meža zvēriem, tajā nereti iestiga pagasta iedzīvotāju mājdzīvnieki. Tikai retajam izdevās no tā izķeproties un atgriezties mājās pie satrauktiem saimniekiem. Karsējot naftu, gaistošākās sastāvdaļas pakāpeniski iztvaiko, un atlikumā paliek naftas smago frakciju maisījums mazuts. Tumšbrūnais viskozais šķidrums ir augstvērtīgs energoresurss. To izmanto ne tikai siltuma, tvaika un elektroenerģijas ražošanā, lielo kuģu katlu kurināšanā, bet arī būvniecībā un lauksaimniecībā. Mazuts ir ķīmiski aktīva viela, kas sēda organiskas vielas. Naftas atlikumu dīķis Višķos 10 gadiem ilgi stāvēja gluži kā bumba ar laika degli. Glaznainajā ezeriem bagātajā Augšdaugavas novadā Višķu profesionālās vidusskolas teritorijā pagājušā gadsimta 60. gados izveidota mazuta glabātuve ar 2 tvertnēm. Līdz pat 90. gadiem tā nodrošināja siltumu skolā, Višķu tehnikumā un visā ciemā. Vēlāk apkurē sāk izmantot akmeņogles un pēc tam arī dabai draudzīgu šķeldu, tādēļ mazuta tvertnes bija drauds apkārtējai videi vairāk nekā 30 gadus. Daļa no tvertnēs esošā mazuta bija izplūdusi ārā, izveidojot mazuta dīķus ap tvertnēm. Tāpēc tvertnēs mazuts bija saglabājies tikai pašā apakšā. Mazuta negatīvā ietekme uz vidi ir nenoliedzama. Tas rada gaisa, ūdens un augsnes piesārņojumu, kaitē dzīvajiem organismiem un izjauc ekosistēmas. Mazuta radītais piesārņojums vidē var saglabāties gadiem ilgi, ietekmējot lauksaimniecības produktivitāti, ekosistēmas un cilvēku veselību. Kopš 2005. gada Višķu profesionālās vidusskolas teritorija ir iekļauta valsts vides dienesta piesārņoto vietu reģistrā. Pirms 7 gadiem konstatēti mazuta tvērtņu bojājumi. Mazuta noplūšana tika novērsta un teritorija iežogota. 2021. gadā Augšdaugavas novada pašvaldība parakstīja līgumu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par Norvēģijas finanšu instrumentu programmas finansējuma piesaisti, paredzot veikt vēsturiski piesārņotās vietas mazuta glabātavas sanāciju. Projekta mērķis – piesārņotās vietas attīrīšana, lai panāktu augsnes un grunts kvalitātes uzlabošanu, tādējādi novēršot apdraudējumu iedzīvotāju veselībai un videi. Projektu realizē Augšdaugavas novada pašvaldība, biedrība Višķu attīstībai un donorvalsts partneris Norvēģijas uzņēmums Henrik Johansson Kansal. Projekta kopējās izmaksas ir 1 682 189 eiro. Projekta aktīva īstenošana tika uzsākta 2022. gadā. Uz esošiem piebraucamiem ceļiem tika uzbērtas šķembas, paredzot tehnikas izvietošanu ap objektu. Tālāk sekoja sanācijas darbi un abu mazuta tvērtņu demontāža. Pēc tam tika veikta dīķa attīrīšana un noslēgumā teritorijas labiekārtošanas darbi. Ja projekts netiktu uzsākts, nelaime, apkārt esošu ūdens tilpju un iedzīvotāju aku piesārņošana varēja notikt jebkurā brīdī. Projekta saulaicīga īstenošana nodrošināja sekmīgu naftas atlieku savākšanu un gruntsūdeņu nepiesārņošanu. Projekts 2024. gada pavasarī veiksmīgi noslēgsies un ieguvēji būs Augšdaugavas novada Višķu iedzīvotāji. Turpmāk viņu ikdiena noritēs drošā, sakārtotā un no vides piesārņojuma brīvā vietā.